Kāds viņš ir gultā? Kā viņš šo taisās noskaidrot? Bet kādas meitenes patīk skursteņas labi? Atklāt sakot, es šajā savā vecumā vairs neesmu izvēlīgs. Man no 18 līdz 80. 18? Man nav pat nav komentu. 18 līdz 80, cik viņam gadi ir? Nē, nu labi, te bija citi laiki, es domāju. Citi laiki. Kāda viņam ir humora izjūta? Lai viņi smējās? Jā! Jā. Jā! Jā, lai viņi smējās. Normāls, jā? Jā, bet visgardāk. Kurš visgardāk smiesies? Tad puisis numur 2. Es domāju, viņi varētu sākt ar paprasīt, cik jums ir gadu. Numur 3. Šis vispār nebija pašpārliecināts. Bet viņš izskatījās pašpārliecināts. Nē, Viņš izskatījās, viņš jā. Tie ir tādi izsmejoši smiekli, gardākie smiekli. Labi, pirmais lūdzu. Viņš padevās uz beigām, viņš pats nevarēja sevi noturēt. Tu esi kompānijā, viņa stāsta jokus, tev viņi pilnībā neieliekas interesanti. Tu tāds... Kāds viņš ir gultā? Kā viņš šo taisās noskaidrot? Kurš vislabāk krāts? Jā! Mums vajadzēja pagaidīt. Viņš dzer ar salmiņu savu kolu. Ar visiem svilpieniem. Es gribētu noskatīties vēl šādu sēriju. Tas būtu... Jā. Man liekas, ka es pārsmietos. Es domāju, šitie vispār bija ļoti savādāki jautājumi. Parasti ir tie visi tie šovi, aiz tiem aizskriem, ja? Mūsdienās tu pajautā tagad, uzstājies, kā tu krāc. viņš būs sagatavojies atbildēt, cik viņš gadā pelna. Cik viņš ir garš, ja? Jā, cik viņš ir garš. Man liekas, ka mūsdienās cilvēki iet uz tiem iepazīšanās raidījumiem nevis, lai reāli iepazītos, bet vienkārši, lai varbūt kaut kādu sabiedrisko atpazīstamību dabūtu. Pietrūkst varbūt viens kvalitatīvs. Jā, ir pārāk daudz nekvalitatīvu iepazīšanās raidījumu Latvijā.